Vien tāpēc, Jānim Ropelnim dzejols sākas ar vārdiem vien tāpēc, ka mākoņi tā vēlas. Es esmu aicinājis uz sarunu cilvēkus, kurus uzskata par personībām. Es gribu uzdot viņiem jautājumus, kāpēc viņi ir uz šīs zemes, šajā pilsētā, šajā laikā, kāpēc viņi ir vīrietis vai sieviete. Man ir ļoti daudz kāpēc. Tāda mīļa kāpēcīša spēle. Iesim teātrī. Šī ir dziesmiņa no Nacionālā teātra izrādes, bijušajās izrādes, kā uzburt sniegu. Mazajā zālē, aktieru zālē. Mans sarunbiedrs šodien ir Niks Matvejevs, mūziķis, profilēts dažāds, tas ir pianists. Kas vispār pēc tās savu profilu? Dziedātājs, vokālists? Vokālists, tas ir tāds lamvārds. Nē, man nekas nav pret, tas ir agrāk tā bija, kad maestro arī tur vokālists. Līdz solistam tu netiec, tur tāds mājiens. Bet nē, es esmu tiešām, kā teicu, es esmu plašs mēroga tāds speciālists, respektīvi, ko tas priekš manis nozīmē. Es tā īsti nemāku nevienu instrumentu spēlēt, bet spēlēju praktiski visus. Tik, cik man vajag ierakstiem, kā man viens labs kolēģis, ka tu speciāli samācies gandrīz visu spēlēt, lai tik citiem nemaksātu. Tā gluži nav, bet man vienkārši, neinteresē, dzīvi piespiedu iemācīties ģitāru spēlēt, negribu lielīties, bet es tagad mūsdienu tādā apritē es būtu ļoti augstu novērtējums. Tu neesi autodidakts, tu kaut kādu mūzikas skolu arī beidzis? Protams, es esmu daudz ko beidzis. Tos pašus mediņus es kā stīdzinieks mācījos čelu, kontrabasu. Tad bija periods, kad es beidzu Anglijā augstāko aranžētāju skolu, tur. Un profils man bija kādreiz teātris, kino mūzika, un vēl pēc pieķēra klāt fakultatīvi stīgas, tur man tas tāda simfoniskās, man tas bija. Tad tu esi tā augstā vārda komponists nesējis? Angļi to nesauc par komponistiem, arī pie mums konservatorijā gatavo vidusmēra aranžētājs, jo komponists ir no Dieva. Tu to uzskat, angļi, komponists, tu, izdomā melodiju, atnāc pie manis, un es viņus salieku tā, lai viņi skan. Un komponists viņam tiešām, protams, tie paņēmieni, viss kā melodija radīt, tas viss ir ok, bet kā mēs labi zinām, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas, ir profāni, bet viņam var tas meldiņš atnākt. Tā kā, arī tas, kad, es nezinu, man tāda nojausma bija jau šausmīgi liels gadus atpakaļ, daudzus gadus, kad tikai viena ar klavieru spēlēšanu, vai tur ar ģitāru vai dziedāšanu, es nevarēšu iztikt. Es sāku gan pašmācības ceļā, gan, vokāli es neesmu beidzis neko, bet es esmu izmācījies pie visiem mūsu ārzemju grandiem pa savu naudu. Sākot ar to, ka tur Piana Tipovu es mācījos un pat pie Zariņa tur un visu savā laikā, kad vienkārši man interesē, lai man iemāc elpot, diafragmas dziedāšanu, kas ir... Tagad jau atzītākai Garanči, pie viņas arī bijis? Nē, pie viņas. Tad viņa nebija neatzīta nekas kad es mācījos. Viņa faktiski izlikās sev meitā, ielikās. Jā. Bet, man bija tā, ka, tad, protams, lielākoties ar tiem, kas bija opera mākslā, visas tā mācīšanās beidzās ar skandāliem, jo
Man bija noteikums tāds, ka es mācos, man neinteresē konservatorija, man neinteresē opera. Es dotu priekš sevis šeit tev 10 rubļi, un tu man māci. Jā, atkal 10 rubļi, tu man māci. Protams, tas bija līdz kādam brīdim, kamēr tas pedagogs redzēja, ka kaut kas var iznākt. Un, teiksim, tipos var atskarēt, tu kārtoju, lai viņam viegli smilts, kārtoju kaut kāds dokos konservatoriju. Uzreiz es domāju, 2. kurs, es domāju, pēc tam jūs zināt ārzemēs, operas teātrijā, visa pasaulē. Es saku, pagaidi, mēs taču runājam, ka nē. Un tad, protams, garmatainais rockers, kā pa vienu vietu un ārā. Jā. Un tad ar Zariņu arī bija Kārli, kad mēs jau beigās tomēr kaut kādā veidā iekļūt un operāciju iedāt, tur dzīvi tā iegrozījies, man bija ne mērķis nekas. Tad mēs tur izrādies dziedam, es saku, atceries, kā tu man tipu, jā. Tu jau arī zini, tad es jūtu, ka no puika kaut kas ir sanāk. Tad vēl bija pie tā vokālām mācībām ļoti interesanta lieta. Man Dievs deva milzīgu diapazonu, balss, ja. Kaut gan tu dzird, kā es runāju, pēc balss es esmu bass. Jā, Pie tam oktāvists, es varu zemāk paņemt, es nezinu, vai kāds mūsu valstī var zemāk pa mani nodziedāt. Tur. Bet mums tā klasifikācija, teiksim, kas tenors, baritons. Ko attīstīt tevī? Tad, teiksim, visu laiku es tā kā tenors, es varu sīpolos dziedāt, tā kā, augsts un tā viss, un tā beigās es atceros, nezinu, kas es biju antipos vai kas, ka viņš nokavē, es tev klasītē tur kaut ko un es baigās. Grieztrīs viņš ienāk, klausies vecais, mēs visu laiku nepareiz darījām, tu esi izcils bass, teikt, mācīsim tev bass, aizmirst to. Un to vienīgais, ka es tiku pie vairākiem Itālijas tur pasniedziem arī, tas bija tāds nejaušs, man tas mērķis bija, caur Vācijas krogu, cik tas nebūtu dīvaini. Kas tev atbalstīja pats sevi? Nē, vienkārši es Vācijā krogā spēlēju, tur atnāca viena vecenīte vispār, sāk tur slavēt, Itāļi viņiem tur. Varbūt viņi vienkārši tev kā veci ieskatīja, kā vīrieti? Nē, kur viņiem bija kaut kāds 70 gadi, viņi bija apprecējusies ar Vāciju, izrādījās beigās, ka viņa Skalā bija ilgs gads koncertmeisteri un arī vokālā kaut kā, viņi teica, ka vokālais, kaut gan koncertmeisteri, vokālais pedagogs. Un tā kā reiz tas bija tas periods, kad Zigmārs Lepniņš to Parīzes Dievmātes katedrā, un es viņai atstiepu to partitūru. Viņa tā izskatīja. Viņa teica, šito nevar pasaulē neviens nodziedāt, varbūt, ka tu varēsi. Tā, mēs tā uzreiz nobijies, un īstenībā, viņa vienīgā, kas man neklasificē. Viņa man iztaustīja. Viņš saka, tāds man pirmo reizi ir. Viņš saka, tu lepojies? Es saku, principā, jā. Saka, tu zini, nevajag lepoties ar to. Tas nav nekas īstenībā. Viņš saka, nevis nekas, tas ir priekš tā, tas vienkārši atvieglo tev dzīvi. Tu vari nodziedāt to, tu vari nodziedāt, vai tev vienalga, kurā tonalitātē dziedāt, un gala rezultātā es sākumā tā kā apvainojos, bet gala rezultātā viņai taisnība. Es tik reklāmā neesmu darījis. Tagad vispār kauns, pat es esmu dziedājis par sievietēm, slavenām mūzikas, un viņi saka, tipa Olga Rajecku vajag, kur sazvan viņi kaut kur vēl zina, kur prom, tur kaut kur ārzemēs, tur ir vēl tā kompjūteri, protams, un tad viņi saka, kaut kādu viņi tādu, es saku, bišķiņ apslimus, bet tas viss aiziet kaut kādu reklāmas tiesmiņu. Tu jau biji Vācijā, kāpēc tu nepeldēji tālāk? Itālija, Amerika, tas pasauli? Tas neinteresē īstenībā. Nē, tas ir viss tāds murks īstenībā. Es to pateikšu par to Vāciju. Tur bija tā, kad es tur dziedāju krogā, es tiešām biju labā formā. Tādā es nekad neesmu bijis, kā tur ir katru dienu. Sākums bija traģisks. Tas ir tā, līdz pēdējiem apmeklētājiem tas var būt 10 stundas, visu laiku jādzied. Protams, tur pīpauz, iedzer kaut kādu ūdeni, kafiju. Kas tev pavadīja? Nē, es jau pats sev pavadīju ģitāru, man bija akustiskais variants, tur tāpēc jau to balsi jāplēš. Tur ir uztaisīt tāds krogs, bija, kur daudz galdiņu, bet katrs galdiņš tā kā mikrozāle, tādi cietie aizskari, tu tur ienāc un praktiski pie blakus galda gandrīz nedzird, ko tu tur neieklausās. Bet parasti krogās savas darīšanas, tas ir tā kā, un katram galdiņam akustiski tiek dziedāts atsevišķi. Un tas ir, vienkārši tā skola, un sākumā, protams, es biju aizsmats, kā mēnesi vispār, tur. Un beigās tā balss, laikam, organisms zina, ko dara. Protams, tu esi tur nobļāvis, pie tam jau, kad jau šitas te jau cilvēkiem, tad viņi tur kliedz, tev jādzied skaļi, un ja ir milzīgais galds, kā arī bija, teiksim, 40 cilvēki, tev ir kaut kādu vācu mednieki sadzērušies šnabi, tur, viņi vienkārši tur taurē, un tad tev vajag pievērst uzmanību, lai tev tur cedari ietod, Kaļin!
Kas tu dziedāji kā krievs, kā vācietis, kā latvietis? Krievu speciāli, tas bija epopēja viens latvietis, Jānis Lipšāns vārdā, aizbēga savu laiku caur Dienvidslāviju uz Vāciju, un viņš atvēra latviešu krogu. Protams, tas bija vienalga visiem, tas latviešu krogs. Jā. Neviens tāds nezina tur. Padomu Savienība zināja. Jā, un tad viņš izdomāja, aizbrauc uz Parīzi, tur tas Raspuķins slavenais, viņš taisīja tā kā Vācijas, ne kopija pats citu dizainu, bet tas bija Vācijas Raspuķins, šausmīgi populārs krogs. Virtuve bija krievu un muzika bija krievu. Ja, tur. Bet, tāpēc krieviem tur nebija ko darīt īstenībā. Tas bija šausmīgi dārgs. Teiksim, ienāca, zdrāstujķi, вас это atver to grāmu, sorry, ja, tur. Tā laikā. Tur nāca diplomāti, tur blakus bija Bona, vēstnieki un tāds ļoti. Tā balss bija ļoti trenēta man. Un tad es vienkārši saku, es biju ļoti, tad tā balstiņa pierada. Tu pa dienu domā, es beigās saku, beidz uztraucies, tu piecelies, tu parunāt nevar. Nāca vakars, teiksim, kad 7 vai 8 jāsaka, viss pilna balss vaļā, nevajadzēja no alkohola neko. No alkohola tā ir viena cita tēma, ja gribi var. Par to kroks un alkohols tas ir. Mans jautājums bija tā kā plašāks, tā nozīmē, kāpēc tu nebrauc, teiksim. Jā, pareizi, es bišķi nogāju no tēmas, tur bija tā, tad Vācijā, pat cik tas kroks bija populārs, tur nāca arī muzikas zvaigznes, pasaules muzikas zvaigznes, ļoti visādas bija tur, un vācu zvaigznes, un, protams, visi, teiksim, jā, tur, klausies, baigais fenomens, un tad uzradās viens menedžers amerikāns, tur Sony Corporation, es neceros, vizītkarti, jā, viņš saka, nav ko tev te krogā, viņš saka, kur, kamēr, viņš saka, tur tā, statiem rakstam diskus, tur, es atceros, es kā puika, rokas drabi, visu nakti es nopīpēju pie loga, beidzot, jā. Jā. Protams, pagāja nedēļa, 2, 3, jā, pēc tam tie menedžeri sāk uzrasties ar vien vairāk, jā. Un beigās jau tur tas kroga saimnieks jāsteiks, mēs dziedu klausies, es esmu starp citu iedošu vizīti, ka tu zini, kas es esmu. Viņš man bļauj Latvijas klēts kārtējies menedžers, man tieši tā te paka ar tiem menedžeriem, ar viens par otru krūtāks, labāks, jā. Protams, un tad es vienkārši sapratu, ka tu esi, kas tu esi? Tu esi šeit, un teiksim, tad tur ir jādzimst, ja? Tad ir Vācija vai Amerikā, lai kaut ko, un tas ir vienkārši, tas tā, ceļš krieviem tas ir raksturīgs Krievijā, kad, teiksim, sīpoliem bija, tad, tur, teiksim, nospēlēja, Dievs, un tur tāds šoks. Jā. Kā mēs jūs agrāk nezinājām? Tā kāda mašīna vrēmiņa, kāda šitie tur johadi, viss, tas ir viennozīmīgi. Tūlīt tur tūres un viss, un tā tas, apmēram tas ir rietumos tas pats, tikai tur nav tāda, kā krieviem tas ir, kad viņš vienkārši viņam asars acīs, viņš pilnīgi, ja, tur ir tā atturīgi, bet visu laiku tev, teiksim, tiek slēgti kontrakti rīt vai parīt, un tas viss tā, tad beigās saprot, ka tā vienkārši, vai alkohols, vai tāda arī pieklājības, vai izrādīt, ka es arī neesmu tāds parasts apmeklētājs, un tu dziedi. Tu forši dziedi, bet es arī, zinu. Man gribās prasīt, vai tu esi apmierināts ka tu tagad paliki tajā Latvijas lauciņā, ja? Es ļoti apmierināts par dzīvi. Pirmkārt, ģimenes problēma. Man jau arī bija, kad es atsāku sākt dziedāt operā, tur, teiksim, ar tiem administrāciju, tā uzreiz tur pēc pirmām izēs tiešām bija labā formā, pašā sākumā, pēc tam bišķi nolaidos, un to uzreiz, jābrauc mācīties, uzreiz piedāvājums Laskalu, protams. Es jau, kāpēc ne? Kaut gan es saku, man nekad nav, arī tagad man negribas tur. Man tas operas teātris, lai es atvainojos tiem, kam tas ir mūža sapnis, bet man tas nav nekas. Es šeit labāk jūtos. Tas nav meli, tas ir katram savs, jā. Brauks to Laskalu. Es saku, pagaidi, man ir ģimene milzīga, man ir bērni, un kā tad viņi, tie 90. gadi, ja pats padomā pats, ja tur. Es saku, es zinu, ka es tur saņemšu labu stipendiju, varbūt šeit var maksāt, tas kontrakts ir, ka pēc tam 3 gadi man jāatstrādā šajā teātrī. Es gandrīz vai samierinājos, tad bija, katram savs biznes, mēs jau nezinām, ģimeni. Atsakot, ko tad es braucu ar viņu šeit, lai mirst badā, tā tas loģiski, tas atkrīt un bez jebkādas tur žēlošanas. Nē. Tā. Cik tev ir bērni? Kopā ir 5, jā. No cik sievām? No 2. Tas ir. Un kādi tie vecumi ir? No pirmām laulībām ir 2 puikas, tagad ir 3 meitas. Puikas jau skolas beigušas, un tad meitas mazāks. Viena tur mācās Rozentāļos, tagad viena Dārziņos, viena tā. Viss ar mākslām?
Tā vai citādi? Sākumā viss bija mūzikā. Tur sieva man neprasot salika jau tur mediņos, un kur viss tenis ģēnijas skolās jau. Un vienkārši es nespiežu. Godīgi sakot, man negribas. Jā. Es nezinu, kāpēc, jā, bet, es tā, teiksim, es mēru ar sevi, man, teiksim, es uzskatu, ka man savā ziņā, bet tiešām ir palēmējis. Jā. Cik nav, es to arī droši vien pazīst arī daudz ļoti talantīgi cilvēku, kas nevienam nav vajadzīgi, un tad rezultāts ir bieži vien briesmīgs. Tā dzeršana un vēl viss, kas, bet, visā tur, ja, un tāpēc tas tomēr ir baigā loterija. Tā, teiksim, kas saka, talants nepazudīs, tas nav par mūsu zemi. Tas tomēr tur vajag tev plēsties, un pie tam agrāk vēl varbūt tas bija, bet tagad tā bīdīšana, tur visādi konkursi, fabrikas, šovi un tā bīdīšana, ja, tur iemācies vienu dziesmu. Galvenais radinieks. Jā, tad tie produkti, kā sāk. Pasaules mērogā arī tur kaut kāds spaizgals uztais, kas neviens vispār neko, plika dibeni, man jau patīk, bet galvenais jau ir tomēr dziedāt jau tur. Un tā, teiksim, to naudu uztais un viss savām mājām, saviem stūrīšiem. Cik lielā mērā tu piedalies savu bērnu audzināšanā? Jāsaka, ka jeb gribi, jeb negribi, jeb vari, jeb nevari. Gribu piedalos, bet ko nozīmē audzināšanā? Man nav tā kā tur, es viņus lutinu īstenībā, cik manas iespējas, ja tur. Es jau pietiekoši labi, tas, teiksim, kas attiec uz tām meitām, tad viņas, ir kā saka, manas asins, bet katrs savs. Tur pilnīgi savs raksturs katrai un teiksim, pa mazo vispār. Es brīnos, kur it kā varētu vislielākās bažas, viņi tur neīsti mācīties grib, tagad viņa jau ir aktrise Nacionālā teātrī pie Freiberga, tur pār skatuvē 2 reizes pārgāja, un tur viņai 14 lats vai cik tur maksā. Princi un ubagzēnā tur viņa arī, bet es tā skatos beigās, ka es domāju, ka tieši viņa nekādīgi nepazudīs. Tās jau tā praksē pierādītas teorijas, ka tie piecinieki vienmēr kaut kur tā kā izgaist, izšķākst. Nē, man nav neviens piecinieki, bet trīnieki tiek vienmēr... Viņai galvu, teiksim, piemērs. Tagad es dzīvoju te Pārdaugavā pie Mārs Dīķa, bet lielu laiku es nodzīvoju Ķengaragā, tur pretī tādu uzcēla lielveikalu, kā viņam bija tas tur Rimī, tur Zum. Un tikko to veikalu uzcēla, un tā meitenīte vakaros pazūd kaut kur. Es saku, Kristīna, kur tu ej? Uz veikalu. Es saku, ko tu tur dari? Domāju, Dievs varbūt zaptus. Visādi, zin, kā bērns ir bērns. Un tad viņi saka, ka viņai biznes esot savs. Man iet kāds savs biznes. Izrādās ļoti vienkārši, tiešām biznes. Un, teiksim, viņi pelnīja kaut kāds 15 bērns, 15 latas dienā, mazāk vairāk, bet, teiksim, ratiņu biznes. Milzīgs placis. Teiksim, atbrauc biezais, viņš paņem 2 ratus, viņam mašīna turā, ratiņas jāvad tur, viņam tur lats iemests. Viņš tur vest tur. Protams, viņš tos lats pametā. Man meitiņa pie tās mašīnas. Viņš tikko iesēž, ratiņas, hop. Kad 20 centīm tas ir neveiksmi, lats tas ir tā ir veiksmi. Lietas laikā pat var piedāvāt tādu pakalpojumu. Nekad nepiedāvāja, viņi pacietīgi stāvēja blakus, es tur domāju. Un tāda arī, teiksim, tāda kauna sajūta. Es atceros, es esmu briesmīgi, vismaz jaunībā, es biju īsaiši bērnībā šausmīgi kaut. Es neko nevarēju vispār. Teiksim tā, tāpēc es, teiksim, runāju par Paulu, kā viņam var pieiet vispār, tā kaut kāds rājumi iedot cigareti. Es viņu tuvumā nevarētu paskatīties, uz viņu būtu bail. Bet tie laiki mainās, tā jaunatne savādāk. Un tāpēc viņi arī, viss kas, viņi profesionāli izspiedēja. Teiksim, labā nozīmē, teiksim, veikals, ratiņi. Viņi, kādas botiņas, vai Dievs! Jā, vakais šitāds, bet tur 50 lats mēs jau nevaram atļauties. Ko mēs tu ko runā? Nē, es nevaru dot šo. Tu labi saproti, ka tev kas ir kāds viens sīkais, bet tas nostrādā, jā, tur. Tavu vecāki, kas no kur ir? Man ir jocīgi, man ir mamma. Ir deportēta padomu armija. Mana mamma deportēja no Polijas. Mana mamma ir muizniece, šļaktičiene, uzvārdā Padoļska. Tu zini, varbūt Padoļska dzimta. Tā ir tāda, savā laikā viņam piederēja tur pus Polijas visas zemes. Un tur tanī muižā, kur viņi dzīvo, tur bija apver skolu uztaisīt īstenībā. Tāpēc viņus deportēja, kā saka, šeit. Sākumā uz Lietuvu,
Vācieši, jā. Un tad no Lietuvas Krievi pārņēma, deportēja tālu, paldies, ne, tepat uz Latviju. Tā viņa tā kā strādniece bija vienu brīdi, kamēr viņa neuzmeklēja, mans tēvs uzvārdā Holts. Jā, un Matvejos, tas ir mans auģis tēvs īstenībā. Kas ar tēvu? Tēvs, viņš pazuda bez vēsts. Viņš ir Baltijas vācietis, kas tur viņš bija izbraucis uz Vāciju, tur uz 40. Bet viņš atgriezās, un pat mamma negribēja pa viņu stāstīt īsti, kas viņš bija tur spieksnes, viņš tiem mežbrāļiem tur ņēmās kaut kur. Un, kad man bija gada, viņš kaut kādā arī bija filtrācijas nometnē, tad viņš bija palaists. Kaut kādā tāla kara laika kaut kas pilnīgi jocīgs, un 59. gadā, dzīves 58. viņš bez vēsts pazuda. Kur viņš, kā viņš, vai viņš ar tiem smeršiem tur, kā saka, bija tur. Bet tā viņš, arī tur kaut kas nav tīrs tur viņam. Viņam brālis dzīvo. Tad tu uzaugi mammas audzināts vienu pat? Nē. Tas ir auģis tēvs tur uzreiz. Tas iznāk, tas ir tas, principā, viņš bija kaut kāds arī Lietuvā. Tas Matvejos, viņš bija dzimis Lietuvā, Lietuvas Krievs. Un, viņš bija kaut kāds funkcionārs, viņi iecēla tur, kur es nāku no Bolskas, kaut kad par šito patērētāju biedrības kaut kādu tur šefu. Un tad vēl bija tā komendatūra, un tad, principā, viņš no tiem, kas to mammu izvilka. Un tad viņš jau viņu tā, un tad beigās apprecējies kaut kādā tur. Tu viens pats mamma, ja brāļi māsas? Man ir pusmās, jā, tur. Jau no šitā. No šitā, jā, auģitā. Savukārt mammai bija vairāki. Tā, kā saka, mamma no tām Padoļska dzimtas, viņa bija sagrēkojusies, kā saka, mužniec. Viņa kaut ko tur vecāmātu viņas apprecējās ne ar savu tur, kā saka, tur ranga cilvēku, un viņa tā kā tika, bet tomēr, kaut kas tika iedots. Jā, tur. Tu esi tāds tipisks latviešu tēls šodienas, tāds viss spektrs nacionālā. Jā, un tev mammai arī tur, un gan tēvam arī sajaukts. Jā. Es zinu, ka mammai bija kaut kāda vēl slāve arī, vai tie bija horvāti vai kaut kas tāds, un tēvam tāpat, viņam ir lietuvieši, un tāpēc man tie brālēni, un vispār, ja tur zvana, kaut kad pusgadu atpakaļ no Arābu Emirātiem, Aļģirdas. Jā. Pēc iekšējās jūšanas var saprast, ka tu, pēc tā genoma tu esi kosmopolīts, bet pēc tu nacionāls esi? Es esmu latviski noskaņots, un es kā reiz esmu tāds... Kas ir tie vaļi, uz kuriem balstās tavs nacionālais? Nē, es domāju, ka es tā pareizi, es tomēr, var te lamāt to, teiksim, modēļu valdības ir visu ko, bet šī zeme. Ģeogrāfiskā vieta, kur tu esi piedzimis. Zeme un tautiņa, kas dzīvo. Jā, tas ir, un es esmu tipiskais, es nevaru ārzemēs dzīvot. Man piedāvāja, man bija iespējas gan Holandē, tāpat Vācijā palikt. Jā, bet ļoti labi būtu dzirdēt no tevis, kas ir tie pamata es nezinu, kas bija mani vēl, kas saka, kā es visiem teicu, man vēl. Jo šodien cilvēki tieši grib zināt, kas ir tas, kas pievāk, kur mūs meklēt to. Pierunāja, palikt, jā, viņš saka, kad es atceros to, mēs bijām sadzērušies, viņš turēja to, vēl tad bija tā Krievu pasi, tāda, ārzemi tā. Viņš viņu tā turēja, pasaka, jā, viņš viņu plēsīs, rīt ejam tu lamptu kaut kādu, ja, es saku, nē, viņš saka, ko tu tur brauks, tur būs, viņš man paskaidroja nākotnē, apmēram, tā, kas tagad notiek, ļoti gudrs veids, ja, tur. Jā, kas ir tas, kas pie tās latvietības piesaist, jo tu saproti, ka visi mēs runājam par vienu, ka vajadzētu kaut kādu vienības, tos punktus atrast. Kas mūs vieno, kāpēc mēs esam tik sašķēti, kāpēc mēs katrs par sevim, kāpēc mēs tā kasamies un kāpēc mums ir tās daudzās partijas. Daudz kāpēc. Un kas tev ir tā valoda tā ir, kas es neko tev priekšā negribu teikt, protams, bet kas ir tas, kas saista, kas latvietību uztur tevi? Jā, es tev pateikšu vienu, es nezinu, kas tas ir, es nezinu, nemāku atbildēt, varbūt tas ir viss kopā kaut kā, jā, vai katrs cilvēks ir savādāks, jā. Es, nezinu, kā es tur toreiz smējos, tur visu prašņāju, ko tur kaut ko izstāstīju. Man bija tā, ka es Vācijā, tur nebija, gadiem, tur pusgadu nostrādāt, tad brauc uz Latviju. Un tad, es to, kad gāju uz beigām, kad jābrauc mājās, tad visgarākās dienas. Man bija tāds virs gultas kalendārs, kur es svītroju, lai atgrieztos sačurātā ķengeragā, kā man tas rokas saimnieks teica. Tu tiešām dzīvo ķengeragā?
Es dzīvoju Ķengerē. Nē, es esmu Tallincēls puika, bet es dzīvoju, aprecējos, tur bija dzīvoklis. Tā ir Guļam rajonā? Jā, ko? Tā ir Guļam rajonā saucamā? Jā, tas ir Maskavas tur tas gals. Jā. Tur. Jā. Īstenībā sākumā bija šausmīgi grūti pierast, pēc tam tur savu labumu, tur tā nav nemaz. Kāds saka, peļam, tur ir daudz, tur tas ir mašīna, atstāt nav problēmas. Tā par tiem pašiem, es nezinu, kāpēc, cik es dzīvoju, viss tā runā par to Maskaičkas Sanštabu, nekā tam līdzīgi vispār tur. Kā tu iztiec, teiksim, tīri materiāli, tur bērns var skolā vesti? Jāsaka tā, ka... Sievai dzimšanas dienā nopirkt maz. Es nevaru sūdzēties, jā. Man ir tāda savu studija, tas ir mūzikas studija, ja? Jā. Ieraksts studija. Ieraksts, tas ir skaļi teikts. Man ir viena tāda liela, lielāka, kur man palīgs ir, un tur tā kā lielāka aprit, un viena man, kur es viens pats esmu. Tur īpaši neko, tu saprati, ka tur tupēt un lielē, tad tev diena paiet, tu neko nevar izdarīt. Atnāk tas, tur jāparunās. Tu stāstīji par kaut kādiem sakariem, kaut kādiem kontaktiem, ka tev ir ārpus Latvijas. Ir šeit tur visādi. Tur ir Itālija, man tur mazliet. Tas ir tāda privāta, kā saka, kino arī. Tagad es pašlaik rakstu mūziku vienai krievu filmai. Arī pavisam nejauši, visi jau dzīvo no nejaušībām. Tur bija tāds Pēterburgas. Visas nejaušības ir jaušas. Jā, bet es saku, principā, ka to apjaust tikai pēc tam. Kad vēlāk. Jā, tur bija vienkārši, ka es uzrakstīju vienam, es nezinu, vai viņš ir dēls vai mazdēls vai Ginsburgs, tas Pēterburgas slavenais režisors, ja, ka tur, un viņa, tas ir dēls, vai es nezinu, kas viņš ir īsti, vai tur. Es viņam rakstīju kursu darbu, viņš tur gitis beidz, kaut kā viņš ir Jūrmalā, kaut kādā kompānijā un tā. Pagāja kaut kādu gadu, un tad viņš tur vienu man darbiņu piespēlē, un viņš filmē tādu 4 sēriju tādu filmu. Tāds, Arnis Līcīts tur filmē, kurš ir baigās zvaigzne, kā es uzrunāju, jo tur bija traģikomisks moments, un iedot to materiālu, sāk tur kaut kādu muziku, un tas Arnis, un es skatos, viņš runā, es tam beigās tas asistents atbrauc, saka, klausies, viņš taču galīgi pilāši. Jā, mēs redzējām, bet ko, viņš pie mums tāds beigais topa cilvēks. Es saku, tad būtu bildē uzlieciet brendī uz galda. Tie taču cilvēki met, lai viņš ik pēc brītiņu, tad tas attaisnot. Neiedomājamies. Ko tagad darīt? Es saku, ko pārrakstīt to vietu? Okay. Tad sazvanās ar to Arni, viņš tur par to Krieviju, viņš atbrauc uz to pārrakstīšanu 3 reizes pilnāks nekā tas arī bija. Bet profīks ir saņēmās un viss. Bet Krievijā citādi nevar. Es arī filmējies daudz Krievijā, Krievijā nevar. Tā draudzība, saprot, vienmēr jānostiprina ar kārtīgu pasēdēšanu. Bet redziet, ka mēs no tēmas, pat cik mazliet atgājām, ja runa par Krieviju, tad teiksim, kas attiec ir ceļš pret aktieriem, veciem, teiksim, piemērs, kur man pilnīgi asaris bija tāds mietniem žēl, tas Pugovkins bija tāds Krievu, tāds... zinām, 12 krēsli. 12 krēsli. Kāds Smaļinovkā un tā tālāk. Smaļinovkā. Un viņš dzīvoja Jeltā padomjas laikā. Kā jau tie PSRS visi tur. Un protams, pēc tam tur revolūcija, un viņš tā Ukraina palika. Jā. Un tad viņam laikam to māju noņēma vai kaut ko tā, tur viņam nav kur dzīvot, un kāds uzrakstīja Puķinam vēstuli. Un es tieši nejauši izslēdzu televizoru, slēdzu programmas, tur kaut ko tur varbūt uz miegu. Un Puķins sasauc kaut kā to drošības padomu, vai ko viņš saka, tādu vēstuli. Pugovkins aktieris, zinām, visi zinām. Tie rakstīts, ka это наше национальное достояние. Viņš saka, mēs tam piekrīt. Viņam nav kur dzīvot, Luškova kungs, piecināties, lūdzu. Ierādīt viņam dzīvokli tajā vietā Maskavā, kur viņš pateiks. Skaidrs, viss. Tā viss. Tā zinot visu mūsu veco grandu. Cārs tētiņš pateica. Bet labi, cārs tētiņš, bet, saprot, un tad pie mums tā nebūs nekāda. Mēs jau sakām, viss ir likteņa rokās, un tev liktenis ir bijis labvēlīgs, ja tu domā, ka tu varētu citādāk varēja, ja pats kaut ko sev nevar piedot, jeb... Nē. Man ir kaut kā, es tagad, vai tas briedumu gadiem jau, man kaut kā es esmu pateicīgs par visu ko, un vēl kas ir,
Es esmu pilnīgi roku sirds uzliekot. Es neesmu tas cilvēks, kas, alkst tādu, pa katru cenu popularitāti vai ko, ja tur. Cik man tagad ir, man jau tagad ir par daudz. To uz ielām, kādreiz ir patīkami brīži, ja, bet pārsvarā, teiksim, man tagad, kur es dzīvoju pie Mārsdīķa, tur kaut kāds Latvijas Telekom, es nezinu, kas viņš tāds ir, ar tādu zilu kombinezonu, viņš mani vaktē, bet tas ir kritiķis. Viņš, teiksim, pienāk klāt, nesasveicināts neko. Ar to Aivaru Brīzi jau nevajag jums dziedāt kopā. Tas jau pilnīgs kauns. Ko jūs tur darat? Un aiziet prom. Tā ir tautas balss. Jā, bet tā, pilnīgi, es nezinu, vai viņam kaut kas ar galvu tagad pēdējais bija. Anekdots, es kaut kādā pa televīzijas, nezinu, kas tad pa pārēju, Epštets Armāns kaut kāds sen kaut kāds anekdots stāstīja. Anekdots tu stāst, tā nekas stāst. Var teikt, ka forši. Bet dikcija vecais. Un aiziet prom, ja tur atkal. Jā. Saprotu, pēc pirmā brīdī viss sāk vari. Johaidī, kas. Tagad man kaut kā jāsāk viņu uzklausīt. Kas tu tā Paula koncertā galīgi apdzēries bija? Šķība greiz nepareizi. Tad vajag to vienreiz izbeigt. Vai ne? Zied, tad zied. Jā. Atkal aiziet. Tev ir kaut kā tāda drauga, kurš tu uzklausi, kur teiks, šo personu atskaitot? Jā, tagad, teiksim, ja runā par draugu, tad īstenībā man ir viens, ko es varu tiešām, bet tā kaut kā izveidojās pilnīgi pretējs un tāds, pilnīgi tāds, agrāk viņi bija čupām, jā, bet tas beidzās ar brīvo Latviju. Kad bija Latvijas neatkarības, kā saka, otrais piegājiens, tad kaut kā tas viss sākās tie biznesi un es īstenībā nesaprotu, kāpēc. Tas ir tas, kā man trūkst no tiem sliktajiem padomjas laikiem. Es varēju iegāsties kaut kur ciemos, pie tevis varēju iegāst. Tagad pat jebkurā brīdī? Jā, tagad kaut kā tas viss un katrs pa sevi un tie paši kaimiņus atceros, kaut kur tur dzīvo, tad kaimiņiem varēja atslēgas atstāt tur, ja tur. Tagad es vispār tu nezinu, kas tam blakus dzīvo, ja tur. Es nezinu, es domāju, ka tā... es te drusku papildināšu, es atcerējos tādu dzējoli, kas mākslinieks, un es uzskatu tev par lielu mākslinieku, kas mākslinieks ir dzimis, tas tribūns ir gars, dumpo neaprimis, augst, pārvērtīvu sirds, ja? Tur tālāk. Tev taču iekšā kaut kas kņud, ko vajag, teiksim, es saprotu, ka tu neies kā tribūns vai kā bla 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 vai orators, tur nekāps doma laukumā uz kastes un nesāksīs, bet... Kādreiz es to varētu darīt, bet es nekad neiešu ne politikā, ne tur kaut kādās, ja tur, kamēr man būs interesants mans darbs un kamēr es varu ļoti normāli nodrošināt ģimeni un pats sevi un teiksim, man principā baigi interesanti piesātināt dzīvi man ir. Tiešām baigi, man katru dienu kaut kas notiek, tāpat studija tur un, te cilvēki nāk un visādi pasākumi un tā, es nevaru, es saku, galīgi nevaru sūdzēties, ja. Bet, kad, teiksim, par to, teiksim, es negribētu, pašlaik tā tendence ir kaut kāda, kad politikā, ne visi, protams, bet liela daļa tā gandrīz vai neveiksminieki kaut kāda dzīvē, ja tur, teiksim, neznāc būt, tur, nezinu, pa dakteri vai pa ko, ies uz politiku, tur paliek, ja. Tad politikā jābūt veiksminiekiem, biznesā, tad nevis tiekot, kā saka, kā tad runā pie silas, tur sev uztais naudu, bet uztais naudu ārpus tā. Un tad un tad viss, un tad tev būs arī ticība, bet arī tie biznesmeņi, kas tiešām ir nopelnījuši, tie jau tur arī neīpaši lien. Tur. Jā, bet mēs no nesenās vēstures atceramies, ka lielā Krievu impērija faktiski sabruka dēļ intelektuāļiem, jā, dēļ aristokrātijas, tā tālāk, kura aizgāja tik tālu savos augstumos, jā, tīrajos kalnu sniegos, ka sauksim tā tauta, tas vispārējais tie vairs nekādus kontaktu tur neredzēja. Bet šodien situācija, kad mēs esam tik maz, kad it kā no katra prasīt, cik lielā mērā tu redzi, maiti, neliec, riebeklis, tu paies garām un teiks, jā, Latvijā ja tu iedos viņam pa tauri. Viens iezīme, ka es nezinu, kāpēc, ka tauta aizmirst ļoti ātri.
Tas attiecas arī uz aktieriem, muziķiem, glaznotājiem tā tālāk. Ja tu neesi, pieņemsim, es uzrakstīšu tagad vienu, simfoniju. Un tad viņi paliks nenormāli, man uz rokām nesās. Un ja es pēc mēneša vēl kaut ko neizdarīšu, manis nav. Vienkārši nav. Ja kāds sasaka, ka tik tas nav tas pats. Nē, man liekas, ka nav. Tas ir jocīgi, un tas attiecas arī uz labiem darbiem un uz sliktiem darbiem. Neviens neko iedomājas, ja pa gadu var aizmirst, ko, teiksim, solīja Šlēsers vai ko solīja tas, pilnīgi, ja, tur. Pilnīgi neko. Es gribēju ierosināt vienu lietu, lai viņi publicē, pieņemsim, tagad solījumus, ko viņš šodien sola, bet tai pašā lapā, ko viņi pagājušās vēlēšanās. Ja. Tas būtu komiks vienkārši. Jo tas būtu vai nu tas pats, vai nu viss tas, ko viņi neizpildīja. Neko, jā. Bet tas ir, un es tās pats esmu, es neko pagaidis, tas Šlēsers. Vai teiksim, tas gājiens tagad ar to pašu Šlēseru. Man nekas ne par, ne pret viņu. Tad neitrāli, jā, tur. Bet es nezinu, kas to reklāmas kampaņu, pat cik es arī aktīvi savu laiku ar reklāmu nodarbojos, tagad mazāk. Tas, kas izdomāja to kampaņu, tas ir ģēnijs. Jo neviens jau nebalsoja par Šlēseru. Respektīvi, viņi domāja, ka viņi balso par Šlēseru kā par mēru. Mēru nevēl to, ja neviens viņam nepateica. Jā. Automātiski viņi nobalsoja par pirmo partiju un Latvijas ceļu. Automātiski. Un tad viņi, kāpēc tur tagad, ka būšot tas no Krieviem, jā. No tas Nils Ušakovs, mēs taču kā pa partiju. Jā. Īstenībā tas bija tā, es nezinu, droši vien tas ir likumīgi viss, ja? Neviens jau tev nespied, ja? Bet tā kampaņa uz viņu, ka es atnākšu, un tad daudz cilvēku viņam tic. Kaut gan, teiksim, es neesmu nekāds neekonomists par to pas lidostu, ja mēs runājam kaut ko, tu daudz lido. Zinām mērā daudz, jā. Labi, es arī šādi tad lidoju. Ir simtiem lielākā daļa, mēs kaut kā 10% esam, kas kaut kur lidoju. Jā. Un tie pārējie, kas nelido, maksā arī par mums. Protams, jā. Teiksim, viss tā lidost uz valsts investīcijām, gāza valsts naudu. Protams, tas ir labi, ka viņi ir. Bet tie tantu, kādā sakarā viņi pie tās lidostas ir, kas no savām pensijām, visu, ko viņi nostrādā, viņi taču to uztur. Par to ja neviens nesaka. Bet to saprast tantu, kam tas ir neiespējami. Tur jau tā lieta, jā. Un arī varbūt, ja arī var, tad cilvēks kaut kā, ir un ir tā lidos. Arī nav nemaz tik slikti. Ja tur, cik tas asiņu prasīt, tā ir cita lieta. Vispār jau, ja mēs runājam, tas vispār ir marasms. Tas viss, tas parlaments, kā sauc viņu, kā grib, tas saima. Kas tas tāds ir? Cilvēkiem nezinu vēsturi, kurienes tas radās. Agrāk bija tā, es nezinu, karalis, kņess, sauc kā grib, Doma laukums. Senāk tauta Doma laukumā, un tas karalis, vai es nezinu kas, viņš tur bļauj, es gribu tā, un tad tauta balso. Ja? Bet tā Rīga aug. Vairāk tauta nevar visu tautu sajiet Doma laukumā. Tad parādījās pārstāvi. Ievēlēja, mēs ievēlam tevi un tevi. Turienes, tagad taču ir internets. Nahrin to visu saimu vai internetu visu. Tagad balsot var jebkurš. Vairs nav vajadzīgi nekāda pārstāva. Nekādas partijas, nekas nav vajadzīgs. Lai pieņemtu lēmumu, absolūti naudu nekāda tas neprasa. Datoriņš un sūties, teiksim, es esmu par to, vai tu gribi, lai, teiksim, trotuārus palielina pa 20 centimetriem. Tu raksti, es rakstu, jā, un savāc datus, viss kārtībā. Tāda ir latviešu daba, ka mēs nevaram būt kopas. Nevaram. Paņemsim varbūt triviāls jautājums no augstā plaukta. Kas ir mīlestība tavā skatījumā? Tu esi tā noformulējis sev. Uzdod, uz ko vispār, man liekas, neviens nekad nav atbildējis. Ne tas, ne dzimtene, kas ir, ne mīlestība. Mīlestība ir tas, ka tu esi bez prāta. Es tā domāju. Tev šī bez cieta. Tu jau atbildēji, Jā, tu saki, neviens nav atbildējis. Tas ir priekš manis. Es atceros, kā es tagad savā sievā biju, līdz ausīm viss, tur. Kaut kad vispār, ka viņi paskatās kaut kur, kas tas pavērts bija, tur. Kaut gan es absolūti neesmu greizsirdīgs, bet tajā brīdī tu uztver visu kā, tas ir, protams, mīlestība, pēc tam, teiksim, tas viss, tur seks kopā, viss, pēc tam tas viss, tā saucamā mīlestība, ka nevar, pēc tam jau tas vairāk pieredums, un tad jau, man liekas, tā samielēties un aprecēties, tā nav liela māka. Māka ir viss, kas būs pēc 10, pēc 15 gadiem. Tur tā māka. Tur jau sākās ir piedošanas, ir pretīm nākšanas, ir samierināšanās, ir pielāgošanās. Un, teiksim,
Mans kredo ir uzņemt cilvēku tāds, kāds viņš ir. Nemēģināt tur pārtaisīt, tur aizrādīt. Patīk viņam tur, nezinu, ko tur, uz dīvāna aizmigt tur pie televizoru. Dievs sevi izslēdz televizoru, nevis tur celt augšā, ko tu tur. Prasības pret to otru līdzcilvēku, cik lielā mērā nav, tad nekādas, jā. Pieņem, saprot, loģiski izdomā. Pieņem, saprot, principā, kā prasības. Prasības, viņas nav vajadzīgas, ja tev ir saticība. Kad tik līdz sāksies prasības, tad tas sāksies kaut kāds pretstats. Tavas prasības, otra cilvēka prasības, agrāk vēl ies konfliktā. Tas ir, principā, tas skar pilnīgi visu sīkums. Tad kāda sīkums? Sīkumu nav. No sīkumiem arī viss rodas. Ja, tur kaut ko ne tā pateic, ne tā paskatījies. Principā, viss tas sadzīves skandāli, tas visiem zināms, kā viņi rodas. Ja, viens ir pedants, otrs, pieņemsim, nav. Es esmu tas pedantisks, tur vārds asins, ja tur man par nazītiem jāstāv šeit. Jā. Un nekur, tagad nav tā nazīša. Viņš ir tur, man neinteresē. Es teicu, ka jābūt šeit. Beigās tu savu, kāds starpība, viņš ir 2 metri tālāk arī glīt noteikti. Tāda kaut kāda tur, bet tu paliec par tādu zināmā labā nozīme par dzīvnieciņu, ja? Tur arī tas seks un viss, tur. Tevi klausoties, uz tevi skatoties, protams, jā, visu tavu koptēlu apvienojot, man liekas, ka tur jau teikt, es esmu pilnīgi mierīgs, apmierināts un saulains smaidi, jā, ko tu tagad arī dari, jā, ļoti patīkam. Kaut kas taču ir, kaut kas tev, nekas negruz, nekas tā, visi sakārtojies, viss salikts un miers un kārtība. Bija tādi brīži, ka man panika sākās. Pieņemsim, tur kaut ko tur dzīvo, kā saka, kā traktos gados, kā patīk man tas izteiciens. Trakniekā. Debilāk neko neizdomā. Un tad beigās tu kaut ko, internetbankā, johaidi, 300 lati palikuši. Pagāk, man tagad nekas nebūs. Un tad tāda bišķiņa. Sākās tas. Kā tad? Tremolo. Jā, un tā vairākas reizes, bet, tad vienmēr bija tā, kad uzreiz bija. Ja, tas bija 10 reižu, un ja tu esi, tagad es nekad nekrītu panikā. Man nekad nav tāda baigi iekrājuma, tur būtu pāris tūkstoši, kaut kad, 5, es nezinu, cik man tagad ir. Bet, tur ir tā, viens moments, ja tu tādā apritē, kur es esmu, ir viens, tas ir kapitālismu nežēlīgais likums. Pieņemsim, es esmu guvis uzticību vairākiem, kas saistīti cilvēku ar kino, ar teātriem, es ar viņiem strādāju. Ja? Un, es zinu, ka viens čalīts ir ļoti baigi talantīgs. Viņš saka, lasies, kaut kā man piepalīdz. Ja? Un es vienam otram esmu tā, kā rekomendētu, tagad es to nedaru, jo, viņš ir, un tas jaunieši, jā, tur, saprot, es uzrakstīju, tad pasūdīgi mūzika tajā filmē, bet tā pirmā, nākamā būs laba, nebūs tās nākamā. Nē, pirmā parasti ir laba. Nē, pārējās varbūt sliktāks. Ja kaut ko es izdarījis slikti, tad tā uz otrās reizes nebūs vienkārši. Līdz ar to tavs noslēpums vairs nav noslēpums, tā var būt pat tev. Varbūt kādreiz, tagad viss, tu esi izslēgts no šī biznesa, ja? Tā kā, kāpēc es to saku? Visu, ko tu dari, jābūt līmenī. Tik labi, cik tu vari uz doto brīdi. Tur visādi var dibens sapēt galvu un nav, tad pēc to mūzikas radīšanu tur uz anekdotas var stāstīt. Vispār tas ir kaut kas. Es muziku aranžēju vai rakstu orģinālu muziku tikai uz pasūtījumu gadiem ilgi. Vispār, man tā gadījās, ka nav man smieklināk, ka tu tā kā muzikas vēsturi, muzikas literatūru lasot, tur Haidns aizgāja uz mežu, staigāja pa pļaviņu, viņš apgūlās tur pļaviņā un ieraudzīja cirlīti. Un viņam radās darbs. Tas ir vispār, tāpat nav anekdotes kaut kāds, es nezinu, kas to izdomā, tas bija. Haidns vienkārši viņam atnāca pie Firsta viņam iedeva naudu, saka, klausies uz 15. datumu, man vajag vienu fūgu. Ok, un tas bija, tā fūga bija. Un 99% tā ir, ja. Bet, par tiem termiņiem tur ir bieži, ka tādā, ka tu esi visu laiku apritē, visu laiku, es uzrakstīju kaut kādu, ierakstīju disku ar bērnu tā kā uz rokenroliem, visu laiku bērnu tur dzien, un filma, arī krievu kaut kāda, tur, un baigi tas redzes smeldzīgs, tāds krievu dvēselisko smeldiņas, varēšu,
termiņš baigi mazs. Es tur pagribiņā iekšā, un man galvā tikai kā lai tu. Es tagad dienu nomauku, es saprotu, ka vecais nav 3 dienas ir palikuši, te nebūs. Es tagad sāku apzvanīt kolēģus. Mums kāds paņems, un lai es kalnā nekrīt, tur Mārtiņa pie tas uz Kaliforniju brauc, tas tur brauc, tas tur. Valds pūtas trāpījās. Sasvanīja valds, šis kur tu esi nāc pie manis. Es domāju, aiziešu, izveidināšu galvu, atnāksies. Kas tev tur ir? Es saku, tā, pēc 3 dienām jābūt muzikai, filmai. Tur, ko? Kādas 3 dienas? Kas viņi tur iedomājās? Kas tas grāvi rak? Tā ir mūzā. Kad atnāks? Zvani viņiem, pasaka, lai tie sēž un gaida, kamēr man atnāks mūza. Un tā uzstā, kas tu neizsveicies, kaut kā nērt, izdzērām pulsu vēl vienu. Tad es arī telefonu, uz viņu, ko tu tev tādu meitenīti pēc balss, ko tu te iedomājies, kas tev te grāvi rakt, tā ir mūza, tagad tu sēdēs un gaidīs, kamēr man atnāks mūza. Un tā meitenīti, tā jau kungs. Ja jūs pēc 3 dienām tā muzika nebūs, tad jūs nesaņemsiet naudiņu. Es atceros, kā pa Tarbata cielu es skrēju. Tas šņabs bija ārā, man jau kaut kā trindi, kaut kas jau kalvās, kā atskrīt sarakstīja. Ātrāk nekā, cik ātri var izārstēt tevi, pasaka, nedabūs naudu. Un vēl kurjos arī ar to pašu alkoholu tur bija. Arī kaut kas bija, tur arī mocījos, tur piezvanīja vienam, es neatceros, kurš no kolēģiem pasaka, pamēģini pulsu, man ir līdzējis. Jā. Varbūt, tāds izmisums, tad rītdien kaut ko citu domā. Es gāju, skatos tām pudelēm, vēl nevienu nepazīst. 0,5 pamāz, litrs par 0,07. Jā, uz 2, jā. Ne, uz vienu. Palēnām izdzer pāles. Un pēkšņi, kā man sāka nākt vispār, te meldiņi. Viņa tētiņu vispār smeldze. Un es pats atceros raudu. Jā. Iespēlēt, ierakstīt, diskutēt, rītdien aranžēšu. Un vēl viens. Tāda smeldze. Un tu asaras bīrst vispār. Kāds es talantīgs džeks. Un vēl kaut kāds 11. Visi diskutē un bija laimīgs, aizbrauc mājās. Izguļos, atbrauc 2. dienā. Jāķerās tagad, jāizvēlās, kur kas. Un tā, es tagad neatceros, tagad ieliek to disketu tur vienā vai. Un tas nav atkal vai. Tas arī nav vai. Un tā visu laiku vai. Es to disketu, tagad domāsim gala. Ja, tur tā kā, nav tur receptes. Tas ir. Cik lielā mērā tu turies pie tradīcijas, pie klasikas, pie kaut kur jau, kā saka, cik lielā mērā tu divriteni no jauna izdomā? Man ir iznācis saskarties, gan ar labākajiem piemēriem, bet lielā mērā es redzu, ka visi domā, ka kino sācies tagad tikai ar viņiem ir vispār, ka pirms tam nekas nav bijis. Tas jau cik nebūtu tev taisnība. Es saku, es attiecu uz kino, es pēc tam pateikšu tām autoritātiem, es biju čausmīgi čupu sarakstīt, nāc tās dokumentālas, viņas 100. Un tad tur baigi radoši pieejas, kā sākumā, un tur beigās viņš saka, klausies, man tas viss nav vajadzīgs, man vajadzīgi, lai kā rāda kaut kāda rūpnīca, lai izskatās, lai viss, kas kudrīns, uzreiz dinamika, bildi sāk kalpot, jā. Un tas sākumā tas interesē, beigās, un tas nav interesanti. Līdz es saskāros ar Tālvaldu Margeviču, jā, tu labi zini, jā. Jā, Tālvalds, jā, un tad es sapratu, ko nozīmē vecais kino meistars, jā, ka tur viņam viss, tur viņš jau tāda neticība pie manis, jā, un es kaut ko saka, klausies, viņš pēc tam tur Ruslans un Ludmila bija Puškina tēma, jā, tur. Un viņš saka, es saku, klausies, man te uz tiem ceriņiem, es domāju, paņem to dziesmu uz tevi. Viņš saka, nācies, kādu dziesmu. Un es tomēr nepaklausīju un uztaisīju. Un tas izrādījās beigās desmitniekā, viņš tāda neticība, labi, uzlies to dziesmu. Es atceros, viņš tāds, stingrs arī sēž un asar, viņš saka, tas ir, jā, un tad mēs tur sākām, bet es no viņa iemācījies 2 filmas, viņu kopā taisīju, un tik daudz samācījies par tām, jā, viņš ir, saprot, profesors, vienkārši profesors. Kāpēc tu šeit šito? Tā tēma, kas bija sākumā, turpinās. Tu zini, ka tas ir tik klāja redzams, bet tu to palaid garām, ka tā meitenīte jau bija sākumā, jā. Tagad rāda viņu, tādas elementāras lietas, un to nevar iemācīt nevienā kino akadēmijā, neko šitādi lielmeistari, diemžēl viņi paliek ar vien mazāk, un pareizi tu saka, tā jaunatni. Tas ir muzikā tas pats, viņi netiek, teiksim, manai paudzē laimējās.
es piedzimu, sadzirdēju Beatles. Nu, pēc kad piedzimu. Tad Rolling Stone. Viss tas ar stavu, tu palika vecāks un parādījās, viss tiek, tad Led Zeppelin, tad Deep Purple, tad Pink Floyd, tad tur tas. Un tā viss, kas tagad ir tā klasika. Tagad jaunieši, viņš tiek uzreiz uz kaut kādu vispār piedod pa izteicumu. Tev būs pīkstiens. Jā. Mēs uzliksim. Nu jā, es saprotu. Jā. Un viņš no tā arī izriet savu tālākais. Viņam vajadzētu atgriezties tur tie pamati ir. Paši pamati. Jā. Bet viņš to nedara, jo viņš to, teiksim, studijā jau bija arī paradoks. Atnāk puika, tā nekas prot dziedāt, kaut kā dziesmiņu tur savu iedziedāt. Maz korekcijas, visu. Viņš saka, kā šo vietu? Es domāju, kā lai to, kā Makartnis iestādēja. Viegli. Kas ir Makartnis? Kas ir iestādēja? Es saku, viegli, iestādēja. Gabu dziesmu, slabu. Nezinu. Dzied kā grib. Līdz tam. Tagad par tām autoritātēm, man ir drīzāk, es tā konstatēju tā, ka man ir drīzāk tagad, man nodzīvotā mūža, mūžu tu neesi nodzīvojis. Tas tāds teiciens paspruka, jā. Jā, tā ir. un vienkārši no tā laika, ko es jau uz šīs zemes esmu, man ir tā, es sapratu, ka man tas neapzinot pa ilgadību, tam pašam maestro, jā, tur. Tur arī anekdotas par manu, teiksim, viņa attiecību, kāds tur man viņa attiecību. Jā. Es biju citā leģi arī pavisam, no Mārtiņa. Jā, absolūti. Tur nevis naids, bet visu laiku tā rīvēšanās, berzēšanās, un viņš man visu mūžu, kad, ja kaut kur pieminēja, viņš man nesauc nekā savādāk kā tas tur solists. Tas tur solists. Tad pagāja kāds laiks, tad parādījās tas tur Matvejevs. Un tagad, es jau to nebiju ievērojis, vienkārši tagad kaut kā pirms gadiem tur 5, 6, 7 kuldīgi Jāņi, un tagad viņš man tur uzaicinājums, ir kaut kā labā formā, un man tīri labi laikam sanāca tās dziesmas tagad, un tie jau, kas pie viņa tuvāk, tas pat Žoržiks, tur Viktors Lapčēnoks, un es jau to neievēru, viņi to visu ievēro, un tagad viņš man pienāk, no muguras pēc mēģinājuma tā nogalvu galvu, pasaka, Nikiņš. Un tie visi gar sevi, jā. Kas ir? Viņš saka, tev vajadzēs. Čim 50 gadus nodzīvot. Jā. Tas no viņa ir liels novērtējums. Jā. Un es tagad saprotu to, ka man drīzāk tā cieņa par ilgadību. Kāpēc tas nāk? No blūzmeņiem. Es nodarbojos mazliet Rīgā tas bites blūzu klubs, kur brauc amerikāņi. Katru otro nedēļu, varbūt vasarā ne. Un es no viņiem samācījos vienu, sākumā tas bija šoks. Ir viens latviešu izcelsmes ģitārists Čikāgā, Andrejs Osis, Džils Korī ir Amerikas vārds, mazliet verbalē Latvijas, tur dzimis, jā, bet, fenomens īstenībā. Ģitāras spēles fenomens. 20, kaut kādi vēl no 30 gadi, un tagad atbrauc viens, man liekas, Luizijāna Red, tas King Krims, visiem šausmīgiem večiem, kaut kad pie 90 gadi. Paiet nevar, bet spēlēt joprojām, jā, tur. Es tā prasā, vai tādu, zina Andreju Osis, Džils, kā tad es nezinu, Čika, viņš ir baigās ģitārists, jā, tur, bet, vienīgais baigi jauns. Jā. Pak, es saku, ko jauns, jā, bet, nē, es tā pārdomāju, viņš ir labākais. Numur 1, tur neviens klāt, mēs nestāvam, tas ir, bet jauns. Es saku, aizvans, kāda starpība, jauns, vecs, ko tu liec mani mierā, būs 60, parunāsim. Jā, viņam tāds, lai iziet cauri. Sievietes, alkohols, narkotikas, viss. Lai nobriest, kā vīns. Cipa izdzīvos, tad tu esi mūziķis. Tagad puisīti spēlē ģitāri. Bet labākais. Tas pēkšņi nenozīmē neko. Kamēr, teiksim, būs, tad tev tikai runās. Tu zini, ka tev pašam tur 50, tad tev viegli. Kamēr vēl līdz priekšā. Bet īstenībā kaut kāda daļa taisnības tur ir, tā kā man ir ilgadība. Vienalga, kas tad aktieris. Un vēl ko no Kārļa Zariņa samācījos, viņam nezinot nemaz, ka nav šitas te kā es kādreiz spēlēju, kā es kādreiz dziedāju. Nav tāda iedziena. Tagad ir un tikai. Kā Kārlis saka, ko tu man stāst, kā tu dziedāji? Nāc šeit kāp uz skatu un dzied. Vari, dzied, nevari, es atvainojos. Palaid mani.